Hai, esmu atpakaļ. Tā, pie kā mēs palikām, mēs aiztaisījām visu. Tā, norefrešojam, un re, kur ir mūsu menu. Tā, atvainojos, ka divos video vienkārši nenospiedu pareizo pogu klaviatūras. Tā kā tā. Tas, domāju, ir sīkums. Tā, tālāk. Dodamies uz hyperlink. Rakstam sākums. Tā, pagaidiet, jānoņem austiņas maliņā. Sākums, linku uz indeksu. Ok. Tā. Šeit uzspiežam topu. Un te ierakstam atpakaļ uz sākumu. Tā, bez tās garumzīmes sākumu. Ok. Nospiežam enter. Ieliekam vēl vienu. Pieņemsim tā. Pārsvarā nākošais seko fórums. Tā, linku uz fórumu slīpsvītra fórum. Arī topu. Kāpēc nespēžos ar pirmo? Tā, top. Tālāk title ierakstam. Ierakstīsim ko? IPB 2.3.6. Jā, tālākos video jums parādīšu skriptus, kurus likšu, proti būs no fóruma 2.3.6 versijas. Tā kā apvienot, Zivters par to ir parūpējies, uztaisījis video, kā apvienot augšu ar IPB fórumu 2.36. Tā kā noskatieties arī tās pamācības, kā apvienot, ja vēl nezināt. Tā kā tā, ok, tā, enteru, ieliksim vēl vienu, pieņemsim bunny, slīpsvītra bunny.php vai kā savādāk, arī uz topu. Tālāk būs titles esi banots. Ok. Un nākošo ieliksim, pieņemsim klan pastapi vārs. Tā te būs, pieņemsim cv cv.php targets top un titles mēs jūs sakāvām. Mēs jūs sakāvām. Tā, ok. Tā, teikt, ja mēs refrešosim, mums ir rekur. Proti viņš mums ir defaultā krāsā, kas man ļoti kaitina. Tāpēc mēs ieliksim font color uz uz baltu. Balts bija FF. Tā, noslēgsim kodu ar ātro. Tā, šeit arī atveram font color un balto. Aiztaisam un arī noslēdzam. Te to pašu. Font color, baltu. Aiztaisam un noslēdzam. Un šeit to pašu. Font color, baltu, kā arī noslēdzam kodu. Tā, ja mēs tagad norefrešojam, mums ir viss balts, izņemot šeit. Un iekš vizuālā izskata, viņš mums ir iekrāsots dzeltenā krāsā,
jo mums ir nepareiza sintakse. Jo vienkārši kods nav uzrakstīts pareizi. Un tas ir tāpēc, ka es neesmu uzlicis šeit noslēgumu. Tā, esmu uzlicis noslēgumu, taču tā labi nodzēsīsim nu jā, noslēgumu neuzlika īstajā vietā. Tā, šeit no aiz ķepiņām šitām. Aizmirst, kā tās ķepiņas sauc. Tā, tas mums ir. Tā, vēl. Man nepatīk, ka viņš mums ir kreisajā pusē. Tāpēc dodamies uz CSS failu. Un šeit nospiežam Enter. Teksta līga. Un Center. Noslēdzam ar semikolu. Norefrešojam. Būs mums šinī pa vidu. Tā, kā arī pandingu uzliksim uz 4. Lai viņš būtu šaurāks, labi uz 4 ne, atstāsim uz 2. Jā, vēl mēs ieklikšanājis. Uz 2. Norefrešojam. No tā. Tā kā mums šis ir gatavs, mēs mierīgi varam saglabāt Ctrl+S un source kodi Ctrl+Shift+S. Indeks sahranīts, ok. Uploadojam visu, ok. Un refrešojam mūsu lapu. Refresh, un rekur mums arī ir. Ja jūs uzēsiet uz menu un bišķi ilgāk atstāsiet pelīti, būs rakstīts zem pelītes atpakaļ uz sākumu, banos būs esi banots, klanvāros būs mēs jūs sakāvām. Tā kā tā, jā. Tas laikam arī būs viss. Vēl vienreiz atvainojos, ka ir 2 video. Vienkārši, kā jau teicu, nenospiedu īsto pogu. Nevis resume atgriezties no pauzes, bet uzspiedu stop. Tā kā nācās sākt jaunu. Un tā. Tā kā, jā, sveiciens Zivteram. Gaidām vēl viņu joprojām atpakaļ. Ceru, ka kādam noderēs. Nu, nākošajā video es jau būšu apvienojis mūsu mājaslapiņu ar fórumu IPB 2.3.6. Tā kā to pamācību es jums nerādīšu, jo Zivters par to jau ir parūpējis, kā jau es jums teicu. Vienkārši atrodiet video pamācību un dariet, kā viņš tur saka. Tā kā tā, pagaidām čaviņ un līdz nākošajam video.